Tas burtiski vēl joprojām raustās man mutē. Iesim! Ak, mēs viņu dabujām. Vismaz viņš izdzīvos līdz nākamajam paisumam. Tā meitene ar ūdeni. Tā lieta ir īsts ierocis. Lec uz laivas, pirms šie nolādētie buļļu haizivis mani uzbrūk. Aiziet, viņam gandrīz vajag mūsu palīdzību. Līdz beigām mums jāatrod tas rifu karalis. Mēs tikko esam nolaidušies lielā barjerifa vidū, un nākamās 3 dienas mēs šeit izdzīvosim un nakšņosim, puiši. Mums ir skaists, tirkīs zils ūdens, izkaisītas salas. Jūs zinat, ka Austrālijā ir dažas no trakākajām dzīvnieku sugām pasaulē, un cerams, ka tuvāko dienu laikā mēs varēsim dažus no tiem noķert ar dažādiem ieročiem. Bet mums arī jābūt uzmanīgiem, jo šeit ir tik daudz lietu, kas grib mani nogalināt cilvēku. Mugursoma mums ir tepat. Acīm redzot, mums ir vesela virkne ieroču. Mums ir arī laiva, kas ir pietāvota turpat pie krasta, un tajā ir dažas sastāvdaļas. Un jūs jau zinat, es nekur nedotos bez šitā labuma. Mums ir mūsu Quick Revive. Kad uz salas viss kļūs visgrūtāk, mēs lietosim šo. Es tiešām esmu paņēmis līdzi tikai pašu minimumu uz šo salu. Tātad mūsu plāns ir noskaidrot, vai mēs varam paši noķert sev pārtiku. Kad es jums saku, ka šeit viss grib mani nogalināt, es tiešām esmu bijis uzbrukts haizivi uz šīs salas, draugi. Te visur ir haizivis, mums ir dzeloņrajas, jūras čūskas, viss grib mani nogalināt. Ak, mans dievs, puiši! Mums tiešām tepat pie krasta ir rifu haizivis un bruņu rupuči. Ak, mans dievs! Ak, ūdens ir tik dzidrs! Viņi tiešām vienkārši peld gar šo krasta malu, paradīze uz zemes, līdz tās rifu haizivis vēršas pret mani. Un tieši tāpēc mums šeit nākamajās dienās jābūt ļoti uzmanīgiem. Es tikko ieraudzīju kaut ko ārkārtīgi mīļu. Ak, mans dievs! Paskaties uz šo, mums te ir mazs jūras putna mazulis. Viņa ir tik skaista. Viņa būs mans mazais mājdzīvnieks nākamajās dienās. Ja mums izdosies vēlāk noķert kādu ēdienu, mēs noteikti to atnesīsim viņai. Šeit ir tik daudz dzīvnieku, kas izmanto šos ūdeņus un zemi kā savas mājas. Ir ļoti svarīgi, lai mēs cienītu viņus un netraucētu. Mūsu laiva ir tieši tur, puiši. Mēs tūlīt kāpsim uz tās un sāksim izpētīt šo salu. Mēs gribam noskaidrot, vai varam dabūt kādu ēdienu. Es jau esmu izsalcis cilvēku, un mums ir vieni no skaistākajiem apstākļiem tur ārā. Man līdzi ir Frankijs. Viņš būs šī brauciena kapteinis, puiši. Un labā ziņa ir tā, ka uz šīs salas nav suņu brāli, tātad tu nevienu no tiem nevedīsi mājās. Man un Frankijam viss ir tikai joki. Mēs mazliet atpūtīsimies no suņu ēšanas, brāli. Tu man dod pārāk daudz cerību, brāli. Viņš to pateica, un mēs iesim pēc labām zivīm. Aiziet, brāli! Uhu! Ak, mans dievs, tas ir tik jaudīgi! Uhuhu! Mēs esam atstājuši savu aiz muguras, un mums ir šī zemūdens bulta un loks pirmajai dienai. Šī lieta ir īsts ierocis. Un iemesls, kāpēc mēs to izmantosim, puiši, ir tāds, ka mēs medīsim piekrastes rifos. Mēs dosimies apmēram 5 līdz 7 metru dziļumā. Un cerams, ka mēs varēsim izmantot šo lietu, lai noķertu kādus monstrus. Un beigās mēs nirsim dziļākos ūdeņos, lai noķertu rifu karali. Tātad šobrīd mums ir izaicinājums ar šo loku un bultu. Nav viegli nomedīt dzīvnieku. Esmu ļoti sajūsmināts, jo apkārt izskatās kristāli dzidrs ūdens. Aiziet!
Puiši, es tikko atradu visforšāko devo baru, kādu jebkad esmu redzējis. Devo mākoņzivs, es tev paņemšu līdzi un parādīšu. Ejam! Tā ir milzīgā strūkla, puiši. Nē, tas ir traki, brāli. Paskaties uz to lietu. Tam jābūt lielākajam, ko jebkad esmu dabūjis savā dzīvē, brāli. Tu joko? O, tas ir neprāts. Paskaties uz to. Labi. Mēs to ēdīsim pusdienās. Mums jānoķer kaut kas labāks ar loku un bultu. Aizvāc to no šejienes. Puiši, šodiena bija pilnīgi traka, un mēs beigās dabujām šo skaisto, mazo koraļu mēncu, liela spaiņveida mute, un ar to viņi iesūc savu laupījumu. Un visi šie spilgtie plankumi uz tās palīdz tai saplūst ar koraļiem. Tas nav daudz ēdiena, bet cerams, ka tuvāko dienu laikā mēs varēsim palielināt savu zivju izmēru. Un beigās mums jāatrod tas rifu karalis. Skatieties uz šo, mums te ir mazs haizivens, mazā epaulets haizivs. Paskatieties uz viņu. Ak, mēs viņu dabujām, es viņu dabūju, es viņu noķēru, viņš ir tik spēcīgs. Viņš ir tik spēcīgs, mazliet līdzīgs man, puiši. Šis puisis vienkārši peld pa seklumu, meklējot barību. Mēs viņu laidīsim vaļā. Labi, piedod par to, brāli. Paskaties uz viņu. Paņemšu savu nāzi un ātri nogriezīšu filējus. Ak, mans dievs, puiši! Paskatieties uz šo šokējoši! Jums vajadzētu savos zivi! Burtiski vērojam, kā haizivis peld gar krastu! Ak, dievs! Viņš nāk tieši pie manis. Paskatieties turpat! Mums ir skaista koraļu mēnces filēja, un tā ir gatava likšanai tieši uz degļa. Ziniet, tas ir labs rādītājs, ja tas skelets ir caurspīdīgs, un mēs gandrīz varam redzēt saulrietu caur to. Es burtiski tikko atradu Sikī Kama ūdenspistoles īsto krājumu. Es domāju, ka haizivs vienkārši peld apkārt viņiem. Viņa zina, ka tūlīt būs jautrība 100%. Haizivis spēlē kaut kādus nerf karus vienalga ar ūdenspistolēm ecīt. Viņi ir traki. Mums te notiek 800 lietas vienlaicīgi. Te ir bruņurupuči, te ir haizivs, te zīms lec ārā. Te viss notiek pilnīgā trakumā. Mēs to tūlīt noķersim tieši kadrā. Skaties uz to.
Mums ir arī šis krutais, Džeki. Šī ir tako garšvielu maisījums. Šī manta ir vienkārši bomba. Jūs varētu sajust šo smaržu tagad. Tas ir neprāts. Es tikko paņēmu šo gliemežvāku. Tagad apgriezīšu mūsu zivi. Pirmajai dienai mums ir skaista koraļu garupa. Noplēšam mazliet filejs. Ak, mans dievs, ēd nost! Tas ir tiešām neticami. Tiekamies ar jums rīt, agri no rīta. Parādīšu, kur šeit esmu gulējis un arī nedaudz izvadīšu ekskursijā. No šejienes viss kļūst tikai ekstrēmāks. Jauni ieroči, trakāki dzīvnieki un cerams arī lielākas zivis. Labrīt jums visiem šajā salā. Šodien apstākļi izskatās traki. Es gribu jūs aizvest uz nometni un pastāstīt mazliet par to, kur es šeit gulēju pagājušajā naktī. Un šajā salā arī bija pamatīga rosība. Mums ir šī ātri uzstādāmā pārnēsājumā telts. Mums patiešām paveicās, ka tā neaizpūta prom, godīgi sakot. Pagājušajā naktī milzīgi koraļu gabali dūrās man mugurā. Tas nebija ērts miegs. Šodien mums ir milzīga diena, un mēs dzīsimies pakaļ milzīgiem dzīvniekiem. Es nevaru sagaidīt, bet es gribu jums ātri kaut ko parādīt. Šeit ir šīs milzīgās pēdas, un tās ir atstājušas bruņu rupuči. Viņi nāk augšā nakts vidū un dēj savas olas. Jūs vakar pēcpusdienā redzējāt, kad mēs gatavojām ēdienu, viņi kāpa augšā, un visapkārt salai ir simtiem šo pēdu. Es tiešām tikko pamanīju kaut ko šajā pludmalē. Skaties šeit, nāc šurp, draugs! Nāc šurp! Nāc šurp! Hei, es mēģinu tev palīdzēt. Es mēģinu tev palīdzēt. Mums te ir šis skaistais mazais putniņš, puiši. Es nezinu, kas notika ar tā mammu vai kas notiek. Tas burtiski tūlīt tiks aizskalots ar paisumu. Parasti es vispār neiejauktos, bet apmēram pēc 2 stundām šis puisītis būs pilnībā zem ūdens. Es neiejaucos vai kaut ko tādu. Jūs redzat, viņš vienkārši atpūšās uz manis. Viņš ir tik mīļš, viņš ir mūsu labākais draugs šajā piedzīvojumā. Paziņojiet komentāros, kā mums vajadzētu nosaukt šo mazo puisīti. Puisīt, tu esi tik mīļš. Vismaz viņš izdzīvos nākamo paisumu. Bet ir vēl viena lieta, kas var nogalināt šos putnus šeit. Tagad jūs varat redzēt šo krūmu tieši aiz manis. Tas šeit ekosistēmā spēlē ļoti svarīgu lomu. Šis ir tieši tāds pats kā tas mazais putniņš, kas mums bija, tikai šis ir miris. Un šis ir tas koks, kurā visi šie putni dēj olas un veido savus ligzdas šajā salā. Un tas izdala šo sveķu puiši, kas būtībā ieķers putna spārnos un spalvās, un tad putns vairs nevar lidot, un tas nomirst. Un putna mirstot, tas patiesībā nodrošina šiem kokiem barības vielas. Tā ir dzīvības cikls un veids, kā tie viens otru papildina. Koks nodrošina vietu, kur šie putni var turēt savas olas un radīt jaunu dzīvību. Bet tad koks patiesībā nogalina putnus, kas pēc tam ļauj kokam augt. Jūs zināt, cik ļoti man patīk dzīvnieki, un es patiešām vēlētos palīdzēt katram putnam šeit. Bet tieši tāpat kā šim mazajam draugam, nav nekādu izredžu, ka šie koki jebkad izaugs, uzplauks un radīs vairāk dzīvības šiem putniem, ja vien viņi neiet bojā uz šīs salas. Mums pat ir nedaudz koraļu, rietumos paradīzē, brāli. Ir otrā diena, jauni ieroči, milzīgas zivis, un esmu gatavs cīņai. Aiziet! Ak, mans dievs! Aiziet! O, re, kur ir? Tas ir liels. Ak, nē. Nav ne jausmas, kas tas ir. Man ir viens no trakākajiem dzīvniekiem vispār. Mēģināšu neļaut viņam mani iekost. Pagaidi, nāc šurp, draugs. Šis ir tas, ko mēs saucam par garo mēli. Esmu aizķēris nabaga radību aiz acs. Paskaties uz to knābi turpat. Viņš burtiski var saspiest jebko. Paskaties uz to. Tas ir traki. Mēs šo radību neēdīsim. Mēs viņu aklaidīsim, mēs turpināsim medīt. Paskaties uz to dzīvnieku. Labi. Viņš ir prom.
Labi, puiši, mēs tikko izbraucām no Zilās lagūnas un ieguvām otro ieroci izaicinājumam. Šis ir mazā harpūna pistole. Tas ir tikai maziņš. Kad mēs ar šo kaut ko noķersim, varēsim pāriet pie galvenā ieroča un dzīt briesmoni ārā uz rifa. Cerams, ka šovakar saulrietā. Paskatieties uz ūdeni ap mani šobrīd. Tas ir tik neticami dzidrs. Cerams, ka mēs varēsim izmantot šo ieroci, lai iegūtu pārliecību, lai sagatavotos pēcpusdienai un galvenajām medībām, puiši. Man ir traks ierocis, ko vēlos jums parādīt nedaudz vēlāk, bet jums būs jāpaliek, lai to redzētu. Vispirms mēs dosimies ūdenī ar mini harpūnu. Aiziet! Es nevaru redzēt šo ieroci. Puiši, mēs to izdarījām, draugi. Paskatieties uz šo. Šī ir skaista mazā koraļu forelīte, un šīs ir vienas no gardākajām zivīm okeānā – $200 par kilogramu. Tieši tik šīs lietas maksā veikalos šeit. Haizivs bija sajukušas prātā. Viņas gribēja šo zivi tikpat ļoti kā es, puiši.
Jūs redzējāt, ka mēs dažus šāvienus palaidām garām. Sākumā viss gāja šķērsām kā vecs pulkstens. Jūs redzējāt, ka vakar mēs noķērām koraļu mēnsu, bet šodien koraļu foreli, kas būtībā ir lielāka un labāka versija zivī, ko noķērām vakar. Es vienkārši paņemšu savu nazi un iešu gar to mugurkaulu. Un paceļot, es vienkārši atdalu filēju. Skaists koraļu foreles gabals virs zilās lagūnas. Šī būs mūsu sevīčas gaļa. Atstāsim to tieši turpat, uzlikšu 3 laimus tieši virsū. Jūtas lieliski visās manās brūcēs, puiši. Es jums to varu pateikt. Šo es sagatavoju nedaudz agrāk. Šeit iekšā mums ir gurķis, sarkanais sīpols un tomāts. Ļoti vienkāršas lietas, puiši. Ir tikai viens veids, kā to pabeigt. Mums te ir nedaudz mērces. Mēs to uzliksim virsū. Un, puiši, īpašais tako garšvielu maisījums. Mēs nekur neejam bez šīs lietas. Paskatieties uz šo tagad. Izskatās neticami. Skats ir traks. Ir laiks ķerties klāt. Labākā lieta šeit, puiši, ir tā, ka tas ir ēsmas dēlis un arī vieta, kur mēs ēdam pusdienas. Laižam iekšā. Tieši tas tur. Jums noteikti tas jāizmēģina. Īpaši zilajā lagūnā. Tas ir neticami garšīgi. Ak, Dievs! Tas ir tik garšīgi, gaļa ir tik svaiga, tā burtiski vēl joprojām raustās man mutē. Ziniet, kas ir pats labākais šajā? Šīs ir tikai mūsu pusdienas. Mums ir pavisam jauns ierocis. Es nevaru sagaidīt, kad varēšu jums to parādīt. Mēs iesim vēl nedaudz tālāk, un tad būs laiks noslēgt ar Okeāna karali. Mēs tikko pabeidzām pusdienas, un šobrīd viss ir pilnīgi mierīgs kā stikls. Tas ir neprātīgi. Paskatieties uz šiem apstākļiem. Jūs burtiski varat no laivas ieraudzīt visas zivis un visu pārējo. Wow! Mēs esam izmantojuši 2 tādus kā pusvājus ieročus. Tagad mēs gatavojamies izvilkt lielo lielgabalu. Šis ir speciāli man izgatavota zemūdens harpūna, puiši, ko izgatavoja Robs Alens. Liels paldies viņam! Tam ir vaļhaizivs raksts. Zem šejienes ir 60 metru auklas. Un šī ierocis spēj sasniegt tādu attālumu, ka var nogāzt Okeāna karali. Un tieši tāpēc mums ir arī šis čalis tepat. Viņš ir kapteinis, laivas vadītājs. Mums jānoķer karalis, brāli. Vai vari mani pievest pie tās? Jā, brāli, man ir plats redzes lauks, tāpēc es visu redzu. Aiziet! Labi, cerams, viņš mūs aizvedīs pie briesmoņa, puiši. Mums ir lielais ierocis, lielās zivs, Okeāna karalis. Es tikko ieslēdzu kameru, un mēs to iedarbināsim. Aiziet!
Jūs tikko redzējāt, kā es veicu bumbulēcienu un ieraudzīju lielu spāņu makreli, bet viņš turējās no manis pa gabalu, puiši. Tagad es praktiski esmu sasniedzis pašu dibenu, man vairs nav daudz enerģijas. Mums vajag ātro enerģijas lādiņu, lai pabeigtu šo izaicinājumu. Tūlīt viss sāksies. Puiši, es nekad iepriekš to neesmu darījis, bet mēs to izdarīsim. Visam dzīvē ir pirmā reize. Aiziet, dabūsim to gatavu. Mazais peldētājs, quick revive. Aiziet! Labi, kāds lai iedod lielu konservu, jo es iešu pēc zivs. Aiziet! Aiziet! Jā, mēs to izdarījām, mazulī. Mēs esam noķēruši karalisko makrēli. Puiši, varbūt tā nav pati lielākā karaliskā makrēle uz zemes, bet mums bija atlicis tikai pāris stundas niršanai, un mēs to paveicām. Es kāpšu uz laivas, pirms šīs sasodītās buļhaizivis man uzbrūk, jo tur apakšā bija īsti briesmoņi. Jūs redzējāt, tur apakšā bija viss. Tur bija sasodīts milzu haizivs, korāļu asari visur. Tie ēsmas mākoņi burtiski klāja rifu. Es domāju, ka tas bija labākais rifs, ko jebkad esmu redzējis savā dzīvē. Čali! Pat nevarēja redzēt sev priekšā. Frenkijs arī tika pie dažiem milzeņiem. Viņš noķēra šo lielo nakts snaperi un šo sarkanrīklas imperatoru. Mēs dabujām dažus skaistus korāļu asarus. Čali! Tieši tas ir pats galvenais. Laba atmosfēra uz laivas ar džekiem. Mēs dosimies atpakaļ uz krastu, uzliksim karalisko makrēlu uz grila un arī pārējās lietas. Laiva bija pilna ar ūdeni, tāpēc mums vajadzēja izņemt ūdeni, un tagad mēs esam glisē. Parādi viņiem to izciļņu. Nu, mēs dodamies atpakaļ uz nometni. Aiziet! Labi, puiši, mēs tikko esam atgriezušies nometnē, un šobrīd notiek viena no trakākajām lietām. Liela bruņurupuča mātīte tikko ir iznākusi krastā. Viņa tūlīt dēs savas olas, puiši. Jūs varat iedomāties, cik šie bruņurupuči ir noguruši, draugi. Viņi ir nogājuši visu ceļu līdz pludmalei. Viņi pavada stundas rokot bedres, lai izdētu savas olas. Mēs nevēlamies viņu pārāk traucēt, bet tas ir neticami. Viņa tūlīt dos vēl vairāk dzīvības šai planētai Zeme. Un par to jau ir visa runa, puiši.
Jūs vakar redzējāt, ka mums izdevās noķert karalisko makreli, puiši. Šīs radības dominē. Jūs redzējāt visus tos ēsmas zivju barus apkārt, un tieši ar tiem šīs radības barojās. Jūs varat redzēt, cik traki tie zobi tur iekšā ir, un viņi ir tik aerodinamiski. Šīs krūšu spuras salokās gandrīz tādās kā mazās spraugās šeit, un tas padara viņus tik aerodinamiskus. Šie ir plēsēji, kas valda šajos ūdeņos, un mums ir izdevies vienu noķert. Godīgi sakot, puiši, labāk par šo nevar būt. Paskatieties uz to gaļu tur. Mēs esam medījuši pēdējās pāris dienas un beidzot esam iegūši rifu karali. Nomazgā mani. Ak, mans dievs, puiši, paklausieties, kā čurkst. Šīs lietas burtiski spīd šobrīd. Nedaudz citronu un garšaugu. Ar to nevar kļūdīties. Ak, mans dievs, tas izskatās tik labi. Tātad visu liekam svaigu laimu. Nedaudz kopī majonēzes, kas iet tieši virsū okeāna karalis. Pamēģināsim to tieši tur. Skaties uz to. Tagad es zinu, kāpēc. Tas ir okeāna karalis. Nu, brāli, nu pamēģini. Labi, jūs zināt, ka Frenkijs man iepazīstināja ar šo zivi. Pamēģini, brāli. Kā ir? Priekā, brāli. Čaļi, mēs to esam darījuši pēdējās 3 dienas. Mēs esam piedalījušies vienā no trakākajiem izaicinājumiem. Ja jums patiks šis, lūdzu neaizmirstiet nospiest patīk un abonēt. Vairāk video skatieties tieši šeit augšā un tiekamies nākamajā trakajā piedzīvojumā. Daudz mīlestības jums visiem. Aiziet!